Nu, mēs, kas sokam, jā, mēs 92. gadā sokam, ja mums nebija doma vispār par biznesu. Mēs jau cēlām, lai būtu elektrība. Mēs sadarbojam ar maizes ražošanu. Jo uzreiz ir laiki, ka mēs elektrību nedabūsim. Nu, mums jau sāca domāties, jā. No tie tu bija Heseņš pat blokus, tos Zirnavas, ir tu Heseņu sokam atjaunot. Nu, ka tā nozara, jā. Palaičam turpinu. 5 kubiki sekundē, jā. I ražoja kā kubis 115 kg. Nu kā, te upe ietek tamā kanālā, iztek cauri turbīnu. Caur turbīnu. Un tad pēc tam iztek tī. Mūsu aiziet. Tamā sātā tiek ražota elektrība. Jā. Un pēc tam, kā jūs jau nogodojat toļok, līdz patērētojam? Elektrība, tie transformators, 380 porliešu 20 kV, jāaiziet iz sātam. Tad jau pavadim bez sātam? Jā. Tiek ielaists kūpjā teikā. Kūpjā teikā. Nu, tikai čehu turbīna. Nu, šeit ir uzstādāta 200 kW turbīna. Nu, mēs arī uzstādājam korsvarēs 115 kW. 5 kubiki tundi. Ja mojā tev vāga 2 kW, 10 mojas 20 kW. Lūkšana 100 mojam tev apmēram elektrība. Stundē. Ot šitu visu var mojās ražot līnijas. Cik jauda, cik kilovati. Nu, cik tagad vēl pazacinās, lai jūs varētu atsaukt? Nu, par 17 centimetrus. Tad tos upes, kur agrāk bija Dzirnavas, principā ir ļoti labas priekš tādiem mazajiem hesim, jā? Jo agrāk jau cilvēki zināja, kur taisēt tos Dzirnavas. Jā. Arī te ir agrāk bijušas Dzirnavas. Jā. Sokumā skraidīju pa visiem hesim katru reitu ir cevišķi polu laikus. Šodien man vienkāršo, kas sāta atveru notebooku, es visus līmeņus, visas turbinas, visu redzu. Pat es varu palaist, jo apturēt daudz vieglākā ceļa. Jūs varat palaist un apturēt turbinas no sātas? Jā. No Kubulovu i Sprukus, Felicianovā tī, kā es saka, 2 turbinas i jaudas pišku lielokas tī sarežģiet. A cik bīži sajīt aizbraukt uz hesim? Vai jūs šodien tik tā iznāmuma korteibā ar visiem? Kā, kuru dīnu? Tas viss atkarīgs, iesalīst. No tāda, zini, tas ir, it kā nav smogs darbs, jā, bet tevā laikā to jābūt visu laiku gotovam. Jo jebkurā brīdī tev vāgan būt objektā. Vienīgais tad, kad nav ūdens, tad ir atvaļinojums? No poli šogad vispār tagad nosacāti. Tad var sacēt, ka šogad tāds neizadevīs gods pamos ūdiņa? Nu, jaut kā marts. Varētu pateikt, ka ideāls. Jo mums nav vajadzēja vērt slūžas, bet turpina grīze. Ja? Tas ir vislielākais kritums ir normāli strotā. Ja? Uz Maltas upes cik Dzirnavu. Pabrauciet pa upē ar laivu, ja ir redzēsiet, cik nogrūšos bija Dzirnavu. Tur varētu atjaunot, taču tajos vītos kaut ko. Sakūpt to vītu. Nu, ar ko šitai vīta būtu, kā saka, grūviešu kaudze, tas nezinu, vai būtu pašvaldībai tie nauda, ko piltu uzturētu.